Piedāvājam veidu, kā pareizi siltināt ārējās sienas, veicot fasādes apmetumu, izmantojot Rockwool siltināšanas sistēmu. Minētā fasādes sistēma ir paredzēta gan jaunuzcelto, gan renovēto ēku siltināšanai. Tas ir komplekss risinājums, kas balstās uz efektīvu siltumizolācijas akmensvatas plātņu izmantošanu un ilgmūžīgu dekoratīvā apmetuma saderību. Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas nosakām cokola augstumu un atzīmējam ar horizontālu līniju. Cokola līsti montējam apmēram 40 cm augstumā no zemes virsmas. To stiprinām pa visu ēkas perimetru, nenovirzot no horizontālis. Profila stūrus griežam 45 grādu leņķī, pēc tam tos nolokām un savienojam ar savienotājiem. Profilus gareniski savienojam ar savienojumiem. Profila uzstādīšanai izmantojam ātrās montāžas dībeļus. Lai pareizi to uzstādītu, izmantojam vismaz 5 dībeļus uz vienu profila metru un vienmēr stiprinām pirmajā un pēdējā atverē. Ja nevēlamies strādājot atstāt netīrumus uz logiem, pielīmējam aizsargājošas logu līstes. Nomērām apmēram 2 cm uz loga rāmja malas un atzīmējam līstes pielīmēšanas līniju. Profilu ar pašlīmējošu lentu pielīmējam pie loga rāmja. Tas atdalīs ārējās apmetuma kārtas. Uz loga līstes ir papildus līmlentes, pie kuras var pielīmēt aizsargplēvi. Tas aizsargās logus no netīrumiem, veicot siltināšanas darbus. Līmi sagatavojam pēc instrukcijas, kas norādīta uz iepakojuma. Iepakojuma saturu iebaram apmēram 5,5 litros ūdens un rūpīgi izmaisām ar zemu apgriezienu urbi vai maisītāju, līdz tiks iegūta vienmērīga masa. Siltumizolācijas izstrādājuma iepakojums sadalām tā, lai varētu viegli pieiet no visām pusēm un ērti uzklāt līmi. Frontrock Max E plāksnes ir 2 blīvumu izstrādājums, kas iegūts ražošanas gaitā ar augšējā slāņa papildus cietināšanu. Top Rockwool palīdz atšķirt puses un pareizi pielīmēt plāksni pie sienas. Pēc 10 minūtēm, nepievienojot ūdeni, vēlreiz samaisām līmi. Plātnes nemarķēto pusi sākumā noklājam ar nelielu līmes daudzumu, nogruntējot to pie malām gar visu kontūru un pa vidu vienmērīgi izvietotajiem 3 punktiem. Uz granulētās ar līmi virsmas, pa plāksnes perimetru 6-7 cm platumā uzklājam līmes slāni. Pēc tam uzliekam 15 cm platuma līmes pikas 3 vienmērīgi izvietotajos punktos plāksnes centrā. Šāda līmēšana tiek saukta par punkta perimetra metodi. Līmi uzklājam tādā biezumā, lai nodrošinātu labu saķeri ar virsmu. Ar līmi uzklātās plāksnes virsmai jābūt ne mazākai par 40%. Vidējais līmes patēriņš ir apmēram 5 kg sausās masas uz 1 kvadrātmetru. Plātnes jālīmē pamīšus, blīvi pievienojot klāt iepriekš pielīmētajām plāksnēm, neatstājot starpas. Līmes pārpalikumu, kas iznāk ārā no plāksnes malām, noņemam tā, lai nebūtu redzama plātņu savienošanas vietās. Pielīmēšanas laikā kontrolējam vertikalitāti. Vates griešanu veicam ar garu zobotu nazi, saglabājot griezuma līdzenu malu. Ēkas stūros plātnes jāizvieto tā, lai tās nodrošinātu saķeri. Plātņu malas izbīdām siltinājuma biezumā. Logu un durvju atveru stūrus siltinām ar veselām plātnēm, atbilstoši tās piegriežot. Plātnēm jābūt tā pielāgotām, lai blakus esošo elementu šuves nesaskartos loga stūrī. Pēc siltumizolācijas plākšņa pielīmēšanas, taču ne agrāk kā pēc 24 stundām, varam veikt iespējamo negludumu nolīdzināšanu, ja tāda ir. Noslīpējam tos ar rupju smilšpapīru. Plātnes Frontrock Max E mehāniski stiprinām ar dībeļiem ne agrāk par 24 stundām pēc to pielīmēšanas. Dībeļu veidu un garumu pielāgojumam pamatnei, vates biezumam un vēja slodzei. Stiprināšanai izmantojam iesitamus vai ieskrūvējamus dībeļus ar tērauda serdi. Armējošo maisījumu sagatavojam saskaņā ar instrukciju uz iepakojuma. Vidējais izlietojums ir apmēram 5 kg sausās masas uz 1 kvadrātmetru.
Iepakojam saturu, iebaram apmēram 6,5 litros ūdens un izmaisām ar zemu apgriezienu urbi vai maisītāju, līdz iegūstam vienmērīgu masu. Pēc 10 minūtēm maisījumu vēlreiz samaisām, nepievienojot ūdeni. Pirms armējošās kārtas uzklāšanas nostiprinām visus ēkas stūrus, pielīmējot stūra profilus. Veicot armēšanas darbus, javu izmaisām ik pēc 30 minūtēm. Rāmjus, logu un durvju atverēs, kā arī stūrus armējam un nostiprinām, izmantojot papildus stūra profilu ar sietiņu. Virs durvju un logu rāmju stūriem iegremdējam papildus armējošās sieta joslas. Tās ielīmējam 45 grādu leņķī, kuru izmērs ir 30 x 20 cm. Šajās vietās armējuma javas kārtu izlīdzinam spēcīgāk, lai nerastos sabiezinājumi. Vispirms ar rīvdēļa gludo pusi nošpaktelējam stiprinājumu savienojumu vietas. Pēc tam gruntējam visu virsmu, maisījumu iespraužot augšējā vatas slānī, lai palielinātu saķeri. Uz gruntētās virsmas uzklājam javu un izlīdzinam to ar robainā rīvdēļa palīdzību, kura robi ir 10 x 10 mm. Stikla šķiedras sietu iegremdējam armējošās javas kārtā no augšas uz leju. Visā sienas augstumā sietam jābūt pilnībā iegremdētam javā bez izliekumiem. Sietu izvietojam ar 10 cm rezervi, uzmanot, lai nerastos sabiezējumi to savienojumos. Armējošās kārtas pareizais biezums sastāda no 3 līdz 5 mm. Rockwool piedāvā plaši tonēta silikona, silikāta apmetuma, kā arī minerālā apmetuma standarta krāsu klāstu. Zem krāsotā apmetuma ieteicams izmantot apmetuma oderējumu tonī, kas ir pietuvināts apmetuma krāsai. Šim nolūkam tiek izmantots atbilstoša tipa gruntis pirms katra no apmetuma. Pirms lietošanas grunti nepieciešams rūpīgi izmaisīt. Izmantojam uz sausām pamatnēm, uzklājot ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju palīdzību. Grunti uzklājam vienu reizi. Vidējais patēriņš ir apmēram 350 grami uz kvadrātmetru. Rockwool siltināšanas sistēmā var izmantot vienu no 3 apmetumu veidiem – polimēra minerālu, silikāta vai silikona. Katrs no tiem ir pieejams 2 struktūras veidos – biezpiena un skrāpētās struktūras. Tās ir dažādās granulācijās. Apmešanas darbus var uzsākt pēc pamatnes nožūšanas, ne agrāk kā pēc 24 stundām no grunts uzklāšanas brīža. Apmetuma masu uzklājam plāna slāņa veidā ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņas palīdzību. Apmetuma pārpalikumu noņemam ar lāpstiņas malu. Apmetuma uzklāšanas laikā nepieciešams ievērot slapšus slapja uzklāšanas nosacījumus. Apmetuma patēriņš ir atkarīgs no izvēlētās struktūras tipa un grauda biezuma. Vidēji ir apmēram no 1,7 līdz 3,85 kg uz 1 kvadrātmetru. Neilgi pēc apmetuma masas uzklāšanas ar špakteļlāpstiņu nekavējoties veidojam apmetuma faktūru. Rīvējam to vienmērīgi ar vienādām kustībām, lai apmetuma faktūrā nerastos atšķirības. Līdz dekoratīvā apmetuma pilnīgai nožūšanai sargājam to no atmosfēras iedarbības, izmantojot aizsargājošus pārsegus, kas montēti uz sastatnēm. Lai iegūtu krāsainu minerāla apmetuma fasādi, baltu apmetumu krāsojam ar vēlamās krāsas silikāta vai silikona fasādes krāsu.